patīk Liepāja. Man tāds daļas cigaretes, tas ir pirmā reize Liepājā. Kamēr es runāju, no sāna viņš. Man svāti gulāt ceļadnieks, kad kādas liels kliņķis, ja nebūtu gleznošana, tad es nezinu, ko es ar to nodarētu. Ar būtu bondus, no Brocēniem un trenērā pirmos pēc skolīs. Mēs arī esam ļoti daudz profīciem, gan vietotījos, gan augstskolā, gan magistrāturā. Arī prieks, ka visiem citiem atgriezties Liepājā kādreiz. Nu, kaut kādā. Jā. Trenērā neesmu pirmo reizi, es ilgu laiku Latvijā neesmu dzīvis, esmu bijis ārzemes trenēros, bet līdz 96. gadam gan bija Pārsvīd, gan Liepājā, gan Daugavā, gan Daugavpilī, gan Kurzemē. Teikšu godīgi, esmu izmērējis Latviju cauri, bet Liepājā pirmo reizi, un esmu pārsteigts, ka Liepāja ir, tik skaisti pilsēta, ka te vajadzētu nodibināt gleznotāju galvu. Tā kāds monuments, kas Parīzē. Tik glezniecisks pilsētas, otrs nav. Ir skaisti pilsētas, Kalns, Rēzekne. Visās Latvijas malās. Kurzemē ir tomēr sava elpa, savs spēks, un tas askētisms ir tik šausmīgi magnētisks, ka viņi nevar salīdzināt ar visskaistākām vietām pasaulē. Tā ir tāda iekšēja uzlādētība uzreiz, tik līdz tu jūti jūras garšu uz lūpām un jūras kargo vēju, lai gan pašēmām pašais siltums un viss labākā zeme. Tā jānozīmē būt ātri. Paldies! Man sauc Aktī Gērmani, kas no Rīgas trenējāmies ar Liepājā esmu jau kādu 9. vai 10. reizi, kas vienkārši nevienojās. Man sauc Karlīs Kalna, esmu no Rīgas, un Liepājas trenēra ārlākam esmu kādu 11. reizi. Man arī patīk atgriezties Liepājā. Vai Ēveram spēks arī nākamgad atgriezties? Nekamāt spēks. Līga bankieri no Rīgas. Man sauc Marta Liedma, no Ogas, un viena no 3 klausākajām naikām visā Liepājā. Pašitās apmēram Liepājā ļoti skaisti vietni un tādu, ka tomēr visi dzīvi zinājumā esam teikt, ka visi ielākais iegums esmu iekavusi jaunu draugu. Tas ir visi vēlēs, esmu no Rīgas, kur atvedu reizi, paldies Indijā, kur jāku uzvērst sevi kā kopumā. Man sauc Urģotāja Vista, es no Rīgas. Gribu tik cītis paldies Liepājai, liepājniekiem un Aivaram Aplis. Tas ir ķērums šajā sabiedrībā. Paldies Saimai. Un arī visiem pārējiem. Es esmu Liepājnieks Irina Tīna. Ne tikai cenšos gleznoties un tādu grāfiku, bet visu laiku arī cenšos nofotografēt brīnišķīgos māksliniekus, jo kā viņi tādas mums ir ļoti skaisti, dažādi, un Rīpājas trenēru man šķiet vasar no iedomājami. Mūžas paldies Indai un Aivaram. Un visam paldies. To jauno meiteni arī tā arī trenēri. Palaidās garām.
noteikti Suomijā ir un pēc viņam spēles nepietrūks arī pēcnāk. Kā jaunai māksliem nervaši. Tas ļaujiņš toreiz pārvaldīja ar vienu acu vai glazot. Es nezinu, es to vērtēju ar vienu acu, es varu spēlēt ar divām. Bet man tas sagādā daudz, jā. Veseļojies, Aldi. Un Aivar, paldies. Es esmu Ādams Krūns, esmu no restorānā, esmu no Rīgas, bet jau kādu laiku var teikt, atkal esmu pa pusē lietām. Ja citiem Rīga iedas uz pilsētu, tad man tā lietām. Viņai tur izklāja. Cerams, ka ieies vēsturē, nobildēsimies un pēc tam varēs teikt, kāds slavena mākslinieci bijis mūsu kompānijā. Man tagad man projekti, un es vēlētos kļūt glaznotāju. Vienēs, ka jūs nodarīt ar mācītos kā vajag glaznot, un arī kamerēt. Man sāk bija interesēt, esmu lietājs, un arī piedzīvāt, ka bija man sāk pats saulīt, un es esmu no Vidzemes, bet kurdas man nebūs patīk. Sveiciens lietājās. Es pagājuši nolūdzu brīkās, un mani sauc Likas Kāni. Esmu Rīgas, un esmu ļoti pateicīga lietājā, un bija tā kāja, un mīļai, par iespēju tik skaisti pastrādāt, un tik jau patīk. Tuvāk mikrofonu. Perifēri, es gribētu teikt, pateicoties plenēriem, viņš tagad ir jau, es domāju, Liepājā pazīstams mākslinieks, karikatūrists, pedagogs, visādi citādi talantīgs cilvēks, un, nu, tā kā vēsturē es arī iešu līdz ar viņu, pateicoties plenēriem. Vilns Bulovs. Jo, nu tā ir, ka tie mākslinieki vairāk tagad tā kā uz Rīgas, tad uz Amerikas un tā, bet tad jau vajag tagad celt tā kā tur tās dārnīcas, tā kā pagājušā gadsimta 70. gados un aicināt māksliniekus un varbūt kādu municipālo galeriju uzcelt. Un jau, nu, cerēsim, ka atkal labie laiki atpakaļ. Paldies! Labi.